Tiešām liels prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā, lai dzirdētu ko jaunu par dzimteni. Beidzot, ir pienācis tas sen gaidītais brīdis, kad grūst komunistu pārvaldītā impērija un lielākā daļa rietumu valsts un arī Krievija ir atzinušas Latvijas Republikas teritoriālo neatkarību. Vairs šaubu nav, Latvija būs brīva valsts, bet īpaši šajā laikā mēs nevaram ļaut vaļu emocijām, jo pirmās brīvības saules apžilbināt varam ieskriet nagos vēl lielākai nelaimē. Ir pagājusi tautas ciesmotā revolūcija un pienācis laiks nopietni izvērtēt padarīto un pirms tālāk ceļu pretīm brīvībai izšķirties, ko tad īsti mēs gribam, vai tikai formāli neatkarību, vai plaukstošu Eiropas tipu nacionālu valsti. Tagad tikai tā īsti sāksies Latvijas Republikas atjaunošana. Priekšā stāv likumīgā parlamenta Saeimas vēlēšanas. No tā, kāda būs Saeima, ir atkarīgs Latvijas Republikas tālākais liktenis. Šis ir jautājums, kurā mēs vienkārši nedrīkstam kļūdīties, jo tas var būt nāvējoši Latvijas Republikai. Kas ir tiesīgs rīkot Saeimas vēlēšanas? Un kas ir tiesīgs balsot Saeimas vēlēšanas? Lūk, tie ir galvenie jautājumi, kur patreiz ir jāatrisina. Neskatoties uz pēdējo dienu priecīgajiem notikumiem, stāvoklis dzimtenē joprojām ir ļoti sarežģīts. Latvijā pastāv divas praktiski vienlaicīgi vēlētas iestādes – Augstākā padome un Latvijas Republikas pilsoņu kongress. Lai gan ārēji liekas, ka Augstākā padome un pilsoņu kongress runā vienu un to pašu, cīnās par vienu un to pašu ideju, tomēr abu šo vēlēto institūciju starpā pastāv būtisks pretruns, kurus arī vēlos jums šodien izskaidrot kā pilsoņu kongresa un Latvijas komitejas pārstāvis. Šeit es tiku stādīts priekšā kā jauns politiķis no Latvijas. Redziet, es sevi tā īsti par politiķi neuzskatu. Es domāju, ka līdz tam laikam, kad mums būtu vajadzīgi nopietni politiķi, vēl ir tāls laiks. Mēs jau Latvijā vairāk uzskatām par brīvības cīnītājiem pagaidām. Un es arī savu turpmāko dzīvi nedomāju saistīt ar kādu politisku karjeru. Tagad, var teikt, Latvijā ir tā kā karā, ir totālā mobilizācija, kad katrs, kas ko var, tas dara lietas labā. Tad, kad tiks atjaunot Latvijas Republika, es domāju, es atgriezīšos pie savu agrākā darba, pie medicīnas studijām vai ko citu. Tā. Bet, pie lietas. Lai pilnībā izprast pēdējo gadu notikumus Latvijā un noskaidrot abu šo vēlēto institūciju rašanos, mums jāatgriežas pagātnē un jāpieskaras dažām likumsakarībām, proti pamatiem, no kuriem šīs institūcijas radās. Kā tautā saka, nezinot vēsturi, nav iespējams prognozēt nākotni. No 45. gada līdz 87. gadam viss, kur izrādījās kaut cik nevēlam pastāvošajam režīmam, tika tā vai citādi likvidēti. Praktiski Latvijā bija paralizēta sabiedriskā dzīve. Protams, darboties varēja tikai tie, kuri atbalstīja pastāvošo režīmu un komunistu partiju. Visa latviešu tauta bija sadalījusies divās daļās. Vieni, kuri nekādi nevarēja samierināties ar pastāvošo varu, nestājās kompartijā, dzīvoja klusi, saviem bērniem stāstīja par dzīvi Latvijas laikā pirms okupācijas un gaidīja visus šos garos gadus. Otra daļa, kur neapšaubām bija lielāka, samierinājusies ar pastāvošajām realitātēm, rūpējās par savu personīgo karjeru. Stājās kompartijā, tādējādi nodrošinot sev tiesības ieņemt augstus amatus un privilēģijas. Bērniem viņi par dzīvi Latvijā pirms okupācijas nestāstīja, bet ieteica stāties komjaunatnē, lai dzīvē ko sasniegt. Tad nāca 1987. gads, kad grupa Helsinki 86 pirmo reizi atklāti noorganizēja pretestības akciju, noliekot ziedus pie brīvības pieminekļa 14. jūnijā. Par to saņemot kārtējās represijas un publiskas nosodījumus no toreizējiem komunistu partijas un padomju vadītājiem. Īpaši ciniski 87. gadā savos rakstos par šo notikumu izteicās Anatolijas Gorbunovs un Mauriks Vulfsons, rakstot, ka varas iestādes ar nepietiekamu bardzību izrēķinājušās ar šiem provokātoriem. Bet laika mainījās visā padomju savienībā. Tautas vairs negribēja un valdošās aprindas vairs nevarēja dzīvot par vecām.
Arī Latvijā pamostoties tautai pamodās komunistu partija. Paralēli neformālo tautas pretestības organizāciju darbībai, arī vecie partijas nomenklatūras darbinieki sāk rīkoties. Kā pirmo izspēlējot pie jums trimdā jau iepazīto kultūras sakarnieku Kāru. 88. gada 1. un 2. jūnijā notika visu radošo savienību plēnums. Šīs radošās savienības Latvijā vadīja, kā jūs noteikti ziniet, cilvēki, kur bija komunistu partijā un kur bija sadarbojušies arī ar rietumiem dažādās kultūras sakaru lietās. Un lūk, šajā plēnumā negaidīt augsta ranga kompartijas ideoloģisks darbinieks Mauriks Vulfsons paziņo, ka Latvija tomēr 40. gadā tikus okupēta. Rodas jautājums, kāpēc cilvēks, kurš vēl pirms gadu runāja pilnīgi pretējo, pēkšņi tik ļoti mainījies? Arī jums viņš noteikti tika pasniegts kā nacionālais varonis, bet ko tad vēl bez šī okupācijas fakta tolaik ir teicis Vulfsons? Es citēšu viņu vārdus. Kāda ir pirmā prasība trauksmes brīdī? Tā ir prasība visiem mums, kas esam šeit pulcējušies un pārstāvam Latvijas tautu, būt vienotiem, būt modriem, lai nepieļautu kārtējo reizi apslāpēt mūsu ļeņiniskās alkas pēc demokrātijas. Sociālās taisnības un patiesas, godīgas padomju varas. Draugi, sadedzināsim aiz sevis visus tiltus, jo mums nav kur atkāpties. Mēs stāvam un krītam par mūsu dzīves pārbūvi, demokrātiju un atklātumu. Radīsim brīnišķīgu padomju Latviju, kā gaismas pili, kā 19. gada Ļeņina un Stučkas padomju Latvijas svētā mantojuma glabātāji. Lūk, šādus vārdus viņš nekautrējās teikt padomju varas represiju upuru piemiņas mītiņā 88. gada 14. jūnijā pie brīvības pieminieku. Bet tauta gavilēja. Gavilēja un aplaudēja, protams, tā tautas daļa, kura līdz šim brīdim bija neatlaidīgi kāpus pa kompartijas karjeras kāpnēm. Tās tautas daļas, kur visus šos gadus bija gaidījusi attieksmi, var izteikt ar nesalaustu cīnītāju, kurš izgājis Kurzemes katlu Aleksandra Melēna vārdiem. Ja komunisti ir brīvības cīnītāji, tad velns ir pats uzticamākais ceļa rādītājs uz debesu valstī. Es lūgtu jūs paturēt man referātu laikā prātā šos Vulfsona vārdus. Radīsim brīnišķīgu padomju Latviju. To jūs atcerieties, tas jums vairāk varbūt palīdzēs izprast to situāciju, kāda pašlaik ir izveidojusies Latvijā. Redzot to, ka tautas pretestības kustība aug augumā, jau nodibināta Latvijas nacionālās neatkarības kustība, reformisti, jeb Gorbačova perestroikas atbalstītāji, sāka veidot Latvijas tautas fronti. Pie tās šūpuļi stāvējuši tādi cilvēki kā Mauriks Vulfsons, Juris Bojārs, Jānis Peters, Džemma Skulme un daudz citu, kurus jūs noteikti pazīstat no bijušā dubultaģenta Imanta Lešinska priekšlasījumiem un publikācijām pēc pārbeigšanas uz rietumiem. Jau sākumā Tautas frontes pirmā kongresā bija redzams, ka tā ir radīta, lai uzliktu iemauktus tautai, lai ievadītu tautas pretestības kustību reformu komunistiem vēlamā perestroikas gultnē. Tautas frontes pirmais mērķis, kurš bija ierakstīts Tautas frontes programmā, bija suverēna republika atjaunotā federācijā, tas ir Padomju Savienības sastāvā. Kā ierīnas biedri Tautas frontē, protams, iestājās ļoti daudz patiesi patrioti, bet tās centrālās vadības nosprausto perestroikas kursu tie nespēja ietekmēt. Vienīgi atsevišķos Latvijas rajonos, piemēram, Limbaža, Tals vai Rīgas Vidzemes priekšpilsētā un citur izveidojās samērā dumpīgas nodaļas, kuras asi kritizēja Tautas frontes vadību un atbalstīja nacionālās neatkarības kustības centienus. To, ka Tautas fronte tika veidot no augšas ar Maskavas svētību, tagad atzīst arī pašreizējais tās vadītājs Romualds Ražuks. Paralēli Tautas frontei aug arī Latvijas Nacionālās neatkarības kustība, kur kopā ar Vides aizsardzības klubu, grupu Helsinki 86 un Tautas frontes radikālo apvienību 89. gada martā pēc kopējas vienošanās uzsāka īstenot savu izstrādāto neatkarības atjaunošanas plānu. Reģistrēt visus Latvijas republikas pilsoņus, tos, kur tādi bija līdz 40. gadam un viņu pēcnācējus.
sastādīt vēlētāju sarakstus un ievēlēt likumīgu Latvijas Republikas pārejas posmu parlamentu, pilsoņu kongresu, balstoties uz Latvijas Republikas satversmi un likumiem. Protams, arī Tautas fronte tika lūgta piedalīties šajā pasākumā, bet tās vadības īpaši Daļa Īvāna attieksme bija klai noraidoši pat naidīgi. Redzot to, ka tautas simpātijas sāk nosvērties nacionālās neatkarības kustības pusē, Tautas fronte arī pieņēma neatkarības ideju. Vienkārši deklarēja šo ideju, deklaratīvu uz papīra. Bet pilsoņu reģistrācijā līdzdarbojās tikai atsevišķas Tautas frontes nodaļas. Tautas frontes centrālā vadība izstrādāja un uzsāka aktīvi realizēt savu neatkarības koncepciju. Tā balstījās uz darbību esošajās padomju varas struktūrās ar mērķi iegūt Tautas frontes biedriem vairākumu visu līmeņu padomēs. Šis bija ļoti kritisks brīdis Latvijā. Visām opozīcijas organizācijām bija jāizšķiras, ko tālāk darīt. Vai turpināt pilsoņu reģistrāciju un vēlēt Latvijas Republikas pilsoņu kongresu, vai piedalīties padomju vēlēšanās. Tolaik Tautas fronte bija iemantojusi lielu autoritāti plašās sabiedrības masās. Tās vadībā bija profesionāli politiķi, kur bija ieguvuši izglītību un rūdījumu kompartijā. Tieši profesionālisms pietrūka opozīcijas organizācijām. Lai iegūtu pēc iespējas vairāk sabiedroto padomju vēlēšanās, Tautas frontes vadība uz pārunām izsauc vienu pēc otru opozīcijas organizāciju vadītājus. Man bija tas gods, kā neatkarības kustības valdes loceklim būt klāt šādā slēgtā tikšanās reizē. Tautas frontes vadība visādiem veidiem centās mūs pierunāt, neboikotēt padomju vēlēšanas. Pat piesolīja noteikti vietu skaitu augstākajā padomē, kur varētu saņemt nacionālās neatkarības kustību. Grūti pateikt, ko šajā laikā domāja katrs neatkarības kustības vadības loceklis personīgi, vai to, ka dubults neplīst, vai to, ka labāk zīle rokā nekā mednis kokā, bet gala rezultātā neatkarības kustība pieņēma lēmumu gan turpināt organizēt pilsoņu kongresa vēlēšanas, gan piedalīties padomju vēlēšanās. Tā palēnām Tautas frontes tīklos tika ievilkta viena organizācija pēc otras. Gala rezultātā padomju vēlēšanas boikotēja tikai dažas organizācijas. Tā skaitā Republikāņu partija, kur taisnīgi uzskatīja, ka Latvijas Republikas pilsoņiem nav jāpiedalās citas valsts, Latvijas padomju republikas kā padomju savienības teritoriālas vienības vēlēšanās, ja jau mēs uzskatām, ka Latvija padomju savienībā ir iekļauta nelikumīgi. Tautas frontes vadība tā arī nesniedz atbalstu pilsoņu kongresa vēlēšanām, bet solītās sadarbības vietā padomju vēlēšanās pretī izvirzītajiem neatkarības kustības kandidātiem lika savus. Tā, piemēram, Siguldas apriņķī kandidēja Nacionālās neatkarības kustības atbalstītais evaņģēliski-luteriskās baznīcas arhibīskaps Latvijā Kārlis Gailītis. Turpat kā otra kandidatūra balotējās Tautas frontes domnieks, profesionāls čekists Juris Bojārs. Gods un slavu Bojāram, viņš ir vienīgais Tautas frontē, kurš neslēpj savu darbību drošības komitejā. Rezultātā tauta ievēl nevis arhibīskapu, bet čekistu. Grūti pateikt, kā tas varēja notikt, pārpratums, nejaušība, bet opozīcija par to varēja tikai priecāties, jo Gailīša kungs tika ievēlēts pilsoņu kongresā. Acīm redzot, Dievs izšķīra visu, kur būtu viņa kalpā. Opozīcijas organizācija izveidotais koordinācijas centrs noorganizēja pilsoņu kongresa vēlēšanas 90. gadā no 8. līdz 23. aprīlī. Tajās piedalījās aptuveni 700 000 balstiesīgo Latvijas Republikas pilsoņu. Pēc mūsu rīcībā esošajiem vēlētāju sarakstiem var secināt, ka šīs vēlēšanas boikotēja pārsvarā augsta un vidēja ranga latviešu izcelsmes kompartijas funkcionāri, reformu komunistu un daļa Tautas frontes vadības. Kongresa vēlēšanas notika demokrātiski, tieši un aizklāt visā Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Abrenes apriņķi, kas 44. gadā iekļauts Krievijas sastāvā. Kongresā ir ievēlēti delegāti praktiski no visām opozīcijas organizācijām Latvijā. Kongresā ir paredzēts arī 35, jeb 1/10 daļa vietu trimdā dzīvojošo tautiešu pārstāvībai. Par delegātu izvirzīšanu no trimdas jau saulaicīgi tika panākt vienošanās ar Pasaules brīvo Latviešu apvienības vadību. Ņemot vērā ļoti sarežģītos apstākļus Latvijā, mēs pilnībā uzticējāmies PBLA vadībai.
Mums bija pārliecība, ka trimdā norganizēt šo 30 kongresu delegātu ievēlēšanu nebūs problēmas. Bet pat līdz šim laikam neesam saņēmuši konkrētu atbildi no Pasaules Brīvo Latviešu apvienības, nemaz nerunājot par vārdisku trimdas deputātu sarakstu. Šis bija pirmais negaidītais trieciens pretpadomju opozīcijai no trimdas puses. Diemžēl tā tas ir. Toties, augstākās padomes vēlēšanas tika balstītas uz Padomju Savienības likumdošanu, tajās trimdā dzīvojošie Latvijas pilsoņi piedalīties nedrīkstēja, taču tajās piedalījās Latvijas teritorijā pēdējo 50 gadu laikā nelikumīgi iebraukušie Padomju Savienības pilsoņi un padomju armija, kur kopumā veido aptuveni pusi no pašreizējiem Latvijas iedzīvotājiem. Lai gan Tautas fronte šajās vēlēšanās ieguva balsu vairākumu, tomēr tas nav iemesls uzskatīt, ka augstākā padome ir likumīgs Latvijas Republikas parlaments, jo tā nekad nevarēs pārstāvēt tikai Latvijas Republikas intereses, kaut vai tādēļ vien, ka gandrīz pusi vēlētāji ir citas valsts Padomju Savienības pilsoņi. Turklāt daļa Latvijas Republikas pilsoņi boikotēja šīs vēlēšanas, bet daļa trimdā dzīvojošie vispār nevarēja piedalīties. Tik tālu par tiem pirmsākumiem. Kas gala rezultātā ir izveidojies no visām šīm vēlēšanu kaislībām pirms pusotra gada? Pirmkārt, pilsoņu kongress, kurš ir de facto iznīcināts, bet de jure joprojām pastāvošs Latvijas Republikas valsts pārstāvība. Nejaukt ar pārstāvniecību Vašingtonā un Londonā, ko izveidoja un kam ārkārtējs pilnvars nodeva Latvijas Republikas valdību. Pasludināt sev par valsts pārstāvību pilsoņu kongresam ļāva tas, ka to vēlējuši vairāk nekā 60% no balstiesīgajiem Latvijas Republikas pilsoņiem. Pilsoņu kongress ir parlamentārs veidojums, bet nav satversmes sapulce, jo tā mērķis nav jaunas valsts varas konstituēšana, bet gan vienīgās likumīgās atjaunošana uz pilsonības, tiesiskās pēctecības un Latvijas Republikas likuma pamatiem. Pilsoņu kongress okupētā, anektētā un kolonizētā valstī tā ir unikāla bezprecedenta parādība pasaules vēsturē. Par to, ka Latvijas kongress nav nejaušība, bet gan likumsakarība, liecina analogu kongresu esamību Igaunijā, Grūzijā un pilsoņu reģistrācijas stadijā arī Ukrainā. Otra parlamentārā institūcija Latvijā – Latvijas PSR augstākā padome, kura neatkarīgi no tās personāla sastāva un nosaukuma maiņas ir augstākais PSRS varas institūts okupētās, anektētās un kolonizētās Latvijas Republikas teritorijā. 90. gada 4. maijā augstākā padome sadumpojās pret savu valsti, Padomju Savienību, un pieņēma neatkarības deklarāciju, kurā pasludināja mērķi atjaunot Latvijas Republiku. Bet šā gada 21. augustā tā pieņēma konstitucionālu likumu, kurš nosaka, ka Latvija jau ir neatkarīga un demokrātiska republika, un ka līdz Saeimas vēlēšanām augstāko valsts varu Latvijas teritorijā realizē augstākā padome. Un lūk, tagad uz šī āķa uzķērās liela daļa rietumu valsts, kuras sākot ar Islandu vienu pēc otras uzsāk diplomātisko attiecību veidošanu ar padomju varu Latvijā. Bieži vien augstākā padome apgalvo, ka tai ir reālā vara Latvijā. Tādēļ šeit uzreiz ir jānoskaidro, vai tas tik tiešām tā ir. Līdz augusta neveiksmīgajam pučam Maskavā un līdz formālai savienības likvidēšanai augstākai padomē Latvijā nebija nekādas kontrolas par Latvijas teritorijā dislocēto padomju armiju, par robežu apsardzību, par muitu, par finanses sistēmu. 80% rūpniecības bija Maskavas pakļautībā, un augstākai padomei nebija nekāda kontrola par to. Tāpat dzelzceļu, gaisa transports. Valsts drošības komiteja, lai gan Godmaņa valdība no sava budžeta finansēja KGB darbību Latvijā, no Latvijas Republikas pilsoņu nodokļu. Tālāk prokuratūra, izņemot tā saucamo Latvijas Republikas prokuratūru, kur nespēja saukt pie krimināla atbildības nekādas militāra personas. Tāpat augstākai padomē nepakļāvās komunistu partija un tādas PSRS pilsoņu veidotas organizācijas kā Interfront, apvienotā darba ļaužu padome un citas.
Pēc neveiksmīgā valsts apmērsuma mēģinājuma Padomju Savienībā šīs organizācijas arī Valsts drošības komiteja kā aktīvs puča atbalstītājs ar Maskavas rīkojumu pēc vissavienības scenārija tiek formāli likvidēts, bet tā ir tikai aizberga redzamā daļa. Rubiks arestēts kompartijas vadītājs, kompartijas īpašums nacionalizēts, bet vai līdz ar to ienaidnieks ir likvidēts? Uzdrošinos to apšaubīt. Pēc manām domām ienaidnieks ir nodzīts pagrīdē, no redzama pārtaps neredzamā, un tas ir daudz bīstamāk. Atcerieties, ka līdz 23. augustam Latvijas kompartijā bija aptuveni 130,000 biedri. Šis skaitlis jau vien liecina par īpašu reakcionāru vidi. Tik augsts kompartijas biedru procents nebija pat Krievijā. Tik tālu no vienas puses reakcionārie spēki, kur neatzina augstākās padomes reformu kursu un vēlējās saglabāt vienotu Padomju Savienību. Bet tas vēl nav viss. No otras puses, augstākai padomei joprojām nepakļaujas pilsoņu kongress, Latvijas komiteja, vietējās pilsoņu komitejas un sabiedriskās organizācijas, kuras konsekventi iestājas par 18. gada 18. novembra Latvijas Republikas tiesisku atjaunošanu. Piemēram, Aizsarga organizācija, Latvijas jaunatnes apvienība Tēvzemei un brīvībai, Republikāņu partija un citas. Pat vairāk šīs organizācijas pat pārmet pilsoņu kongresam pārlieku koķetēšanu ar padomju varu Latvijā. Vēl runājot par reālo varu Latvijā, jāpiemina ministru padomes izveidotās jaunās struktūras, policijas bataljons un muitas departaments, kas pagaidām ir tikai butaforiski veidojumi, kur nespēja kvalitatīvi pildīt savas funkcijas. Piemēram, Latvijas muitas departaments kontrolē uz Latvijas robežām tikai civilpersonas. Ministra padome jau muitas nolikumā bija paredzējusi, ka tai aizliegts kontrolēt PSRS armijas un Valsts drošības komitejas darbiniekus. Mums bija izdevies muitas departamentā iefiltrēt savu cilvēku, kurš tur pildīja sevišķās daļas priekšnieku funkcijas. Viņa uzdevumos ietilp meklēt liela mēroga preču noplūdes vietas no Latvijas, dažādās bāzēs un uzņēmumos. Ministra padomei nāca ausīs informācija, ka viņš rokoties pārāk dziļi. Un muitas departamenta priekšniekam vairāk kārtīgi ministra padomē tika teikts, ja viņš neatlaidīšot no darba šo cilvēku, būs spiests aiziet pats. Tas, ko tagad spēja kontrolēt iestāde ar nosaukumu Latvijas Republikas muitas departaments, ir piliens jūrā, jo pārsvarā visas preces tiek izvestas ārā ar armijas mašīnām un tās muita nekontrolē. Tāpat neparedzams sekas var radīt arī tieši pirms manas izbraukšanas no Latvijas uzsāktā zemessardzes veidošana. Tās virspavēlnieks ir Anatolijas Gorbunovs, un kā 24. augustā Latvijas televīzijā tika uzsvērts, zemessardzē ņem visus 18 gadu vecumu sasniegušos Latvijas iedzīvotājus, neatkarīgi no pilsonības un politiskās pārliecības. Ja es būtu no Padomju Savienības iebraucis Krievs, es noteikti stātos zemessardzē, tādējādi ar laiku tikt pie ieročiem, un lai tad tik pamēģina man kāds nedot Latvijas Republikas pilsonību. Tagad augstākā padome ir gājusi vēl soli tālāk. Tā ir pieņēmusi lēmumu par obligāto kara dienestu, kurā tiks iesaukt visi Latvijas teritorijā dzīvojošie. Protams, arī neatkarīgi no pilsonības. Tā ir vispār absurda situācija. Par reālo varu Latvijā pagaidām vēl nevar runāt ne augstākā padome, ne pilsoņu kongresa. Nu, spriediet paši, kāda reālā vara var būt, ja lūk arī man ir jābrauc uz ārzemēm ar PSRS pasi kabatā. Šī ir vienkārši PSRS ārzemju pasi, kuras iegūšana pie mums ir birokrātiskās sistēmas dēļ ļoti problemātiski. Bez tam vēl padomju režīms sev nevēlamiem cilvēkiem cenšas likt dažādas formālas, it kā pat nejaušas šķēršļus, lai aizkavētu izbraukšanu uz ārzemēm. Piemēram, Raitam Valteram, kurš iespējams jums pazīstams kā pirmais cilvēks, kurš sāk filmēt un sūtīt uz rietumiem ar pretestības kustību saistītu notikumu videofilmus. Viņam Rīgas vīzu daļā pasi pazuda un atradās tikai pēc gada. Turpretīm augstākās padomes un ministru padomes pārstāvi brauc uz rietumiem ar PSRS diplomātiskajām pasēm, kas dod viņiem daudz lielākas privilēģijas nekā parastā pasa. Tādēļ viņi var braukt daudz biežāk un kuplākā skaitā. Padomājiet paši, vai viņi spētu tik bieži izbraukt uz praktiski jebkuru ārvalsti, ja viņu braucienu mērķi būtu bijuši pilnīgā pretrunā ar Maskavas interesēm. Viens piemērs.
13. janvārī asiņainais slaktiņš Lietuvā, ko reformu komunisti Latvijā nosauc bez jebkāda pamata par valsts apvērsumu mēģinājumu. Rīgā tai pašā dienā sāk celt barikādes, bet Lietuvas ārlietu ministrs Saudargs un Latvijas augstākās padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Īvāns, kurus normāli valsts apvērsumu gadījumā vajadzētu tai pašā dienā kā pirmos arestēt, tomēr tās pašas dienas vakarā izbrauc pāri PSRS robežas ar kontrolētai robežai ar PSRS diplomātu pasēm kabatā un pilnvarām veidot trimdā Latvijas valdību, ja tas būs nepieciešams. Vai normāli PSRS ierēģi viņas būtu laiduši ārā, par to kādreiz te padomā. Vēl piemērs, kurš liecina, ka janvārī Latvijā nenotika viss militāra apvērsuma mēģinājums, bet teātris. Barikāžu dienās, kad loģiski būtu Maskavai pēc iespējas noslēgt pieeju Baltijai, nogriezt visu informāciju, notiek tieši pretējais. Pat ārzemju žurnālisti brīnījās, ka tik viegli nekad neesot bijis iebraukt Baltijā caur PSRS armijas un valsts drošības komitejas kontrolēto robežu. Protams, salīdzinoši ar Pilsoņu kongresu augstākai padomē, kā PSRS varas sistēmas struktūrai, ir daudz vairāk līdzekļu savas politikas realizēšanai. Pēdējā gada laikā strauji paplašinājās augstākās padomes kontaktā ar rietumiem. Tās pārstāvus pieņēma dažādu valstu valdībās un parlamentos, un tas notika ar trimdas politiskās vadības Pasaules Brīvo Latviešu apvienības atbalstu. Savukārt Latvijā ieradās rietumu valdību un parlamentu pārstāvi. Tiek piešķirta konkrēta palīdzība, tiek atvērta Latvijas ministra padomes informācijas biroja ārvalstīs un ārvalstu biroja Rīgā. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atzīšanas rietumu valstu valdību un parlamentu pārstāvju izteikumu ļauj secināt par kursu uz Latvijas padomju valdības pakāpenisku atzīšanu un diplomatisko attiecību nodibināšanu ar to, taču rietumu politiķi un biznesmeņi kontaktējas ar ierobežot Latvijas sabiedrības daļu. Un līdz ar to saņem nepilnīgu informāciju par Latvijas iekšpolitisko situāciju un tās gaidāmo attīstību. Informācija parasti tiek iegūta no augstākās padomes un tās ieceltās valdības un tām paklausīgās organizācijas Tautas frontes pārstāvjiem, bet atsevišķos gadījumos arī no augstākās padomes mazākuma frakcijas līdztiesību, kur iztēlo par opozīciju, bet kura praktiski pārstāv tikai formāli likvidētās padomju savienības intereses Latvijā. To personu un organizāciju loku, ar ko tikties rietumu pārstāvjiem, nosaka augstākā padoma un ministra padoma. Radio, televīzija, telegrāfa aģentūra atrodās galvenokārt reformu komunistiskās Latvijas demokrātiskās darba partijas rokās, kas ietekmē apgaismojamo notikumu atlasu un interpretāciju. Televīzijā dominē augstākās padomes, ministra padomes, demokrātiskās darba partijas un daļēji arī Tautas frontes viedokļi. Samērā plaši tika pasniegt arī vecā kaluma komunistu uzskatu, lai komunistiem reformistiem būtu iespējams uz to fonu izcelties. Augstākajā padomē izveidot masu mēdīju pāraudzības grupu, kuras spēkos ir ietekmēt informācijas atlases. Demokrātiskā darba partija, Latvijas lauksaimnieku savienības un Latvijas jaunatnes progresa savienības avīzes var iegādāties papīru par privileģētu zemām cenām un tā uzturēt relatīvi augstas tirāžas. Valsts īpašums joprojām dominē, tādēļ nav izveidojusies materiālā bāze neatkarīgu masu mēdīju attīstībai. Gan radio, gan televīzija Latvijā, tas viss pieder valstī, ja nav neatkarīgi uzņēmumi, kas demokrātiski atspoguļot visu to politisko situāciju Latvijā. Tas pats ar centrālo presi arī. Šeit varētu minēt, piemēram, tāds laikraksts kā Lauku avīze, Latvijas jaunatne, neatkarīgā cīņa, kas pamatā pauž tieši reformu komunistu viedokli un simpatizē padomju varai Latvijā. Īpašs izdevums ir laikraksts un informācijas aģentūra kopā ar nosaukumu Diena. Vai jūs kaut kur demokrātiskā pasaulē esat redzējuši speciāli no augšas radītu lēmēju un izpildu varai kopīgu izdevumu? Diena tika mākslīgi radīta no augšas ar ministra padomes svētību un fantastiskām dotācijām. Neapšaubām, kā maize ēd, tā dziesma ir jādzied. Dienā tiek pausts padomju varas viedoklis, aizplīvorojot to tautai pieņemamākā veidā ar tādu nacionālu